Ja situācija pateicoties Eiropas fondu finansējumam attiecībā uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem uzlabojas, tad daudz kritiskāka tā ir ar vietējiem ceļiem. Arvien biežāk iedzīvotāju sūdzībās un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos ir ietverta informācija par pašvaldību ceļu un ielu kritisko stāvokli. Ar mērķdotāciju, kuru pašvaldības saņem no valsts, pietiek vien ceļu un ielu uzturēšanai. Rūpes par to atjaunošanu gūstas pilnībā uz pašvaldību pleciem. Garkalnē šogad atjaunoti vairāki ceļu posmi, kuru rekonstrukciju vietējie iedzīvotāji gaidījuši jau vairākus gadus. Šis ceļš bija ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc, kad bija gan vecais asfalts, gan šķembas, gan samalti putekļi no ikdienas lietošanas, kuri vasarās stāvēja apmēram 20 metri virs zemes un bija tāds miglas mākonis, kurš nepārgāja nekad. Un, tā kā šis ir vienīgais ceļš, kas izved ārā no ciemata uz lielo ceļu, tad visiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, nācās pa to pārvietoties. Manuprāt, ir ļoti skaisti viss sataisīts gan ar gājēju pāreju, gan ar gājēju celiņu. Garkalnes novadā vietējās nozīmes ceļu kopējais garums pārsniedz 150 km. Šogad ceļu infrastruktūrā pašvaldība ieguldījusi 1,6 miljonus eiro, rekonstruēta iela un ceļu posmi 2,4 km garumā. Tas ir 3 ielas, viena Garkalnē, Sēņiela, kur tika pilnībā atjaunots ielas segums, kas bija vecs asfalts, pēc tam bija šķēma pa virs vilku, viņš bija briesmas un šausmas. Paralēli tam tika uzbūvēta arī gājēja ietu garmalu, un otra 2 ielas ir šeit, kur mēs stāvam upes ciemā. Mums ir galvenā iela Elenburgas iela, kas savieno upes ciemu ar Langstiņiem. Tas ir garš posms, kur ar pilnībā tika atjaunots vecais asfalta segums, kas bija ļoti savulaik nokalpojis, ļoti bedrains, un tāpēc viņi nācās pilnībā demontēt, izbūvēt jaunu pamatkārtu. Un garā jūdze, kas bija posms cauri mežām, vēl bija grants segums, kas izraisa putekļus un tā tālāk, un arī iedzīvotāju neapmierinātību, un tāpēc arī šeit tika uzklāts asfalta segums, kas ir tagad garā jūdze, pilnā garumā ir asfalta izpildījumā. Garkalnes novads ir Latvijas turīgāko pašvaldību skaitā, taču līdz ar to ievērojamas ir arī summas, kuras tiek maksātas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tas samazina finanšu līdzekļu apjomu, kuru varētu ieguldīt attīstības projektos, tā skaitā ceļu infrastruktūrā. Ja mums nebūtu katru gadu jāmaksā šie milzīgie līdzekļi citām pašvaldībām, ja mums atļaut šos līdzekļus tērēt savām vajadzībām, tad mums pat nebūtu jālūkojas uz citiem līdzfinansējumu veidiem. Mēs katru gadu vairāk par 2 miljoniem maksājam izlīdzināšanas fondā. Un nākamgad mums ir jāmaksā 2,8 miljoni. Ja nemainīsies valsts politika attiecībā uz vietējās nozīmes ceļiem, to stāvokli uzlabot būs grūti, jo pašvaldībām jārēķinās ar budžeta prioritātēm arī izglītības, sociālajā un citās jomās. Zana Zemniece, Diģis Pučs, TV Spektrs.